Dārgie draugi, aiziet, kā saka, otrā sērija, jebšu otrā diena. Atskatāmies, kā tā bija vakar. Vakar bija ļoti bagātīga, lomiem bagāta diena. Kopā tika noķerts vairāk kā 500 zivis. Un pirmajā vietā pagaidām ir ekipāža Valža, kas noķēra 22 līdakas. Otrajā vietā bija asaru Preļi United ar 20 metriem asaru. Es pat nezinu, cik te viņi kopā, jo to varat skaitīt arhīvā. Un attiecīgi trešajā vietā bija ekipāža Strike Pro 2, kuriem bija 17 līdakas. Tā kā izcili lomi. Mums savukārt ir doma tāda, ka mēs varētu pamēģināt to asari atrast. Kā tad tur to asari šeit ķer. Tā kā es domāju, ka skatāmies, kā mums šodien iet, un tā jau redzēsim, ko mēs atradīsim. Cerams, ka arī kaut ko paši nemaz nevaram iedomāties. Tā kā, piemēram, vakar bija kāju asars, šodien varbūt vēl kaut kas interesants. Nu, pastīsimies, principā, tā kā asari ķerās un var noķert viņus, tad mēs bišķiņ šodien arī sevi izaicināsim, paskatīsimies, kādās potenciālās vietās viņi varētu būt. Un dziļais asars tomēr ir interesants, nu tāds, kas nav ikdienā ļoti daudz ķerts. Mēģināsim noķert dziļu asari, paskatīsimies bišķiņ arī zivju sastāvu ar laivu tehnoloģijām, kāds tad tas zivju sastāvs vidējais ir. Un varbūt pamēģināsim arī kādu pelēģisko līdeku noķert. Nu, ja mums galīgi neies, tad pamēģināsim atkal klasikā. Varbūt šodien lielāks līdeks ķersies. Tā kā būs interesanta diena. Te ir tukšs. Nu, ko mēs šodien darīsim? Pastīsimies dziļumkartē, kas varētu būt potenciālās vietas. Skatāmies dziļumkarti, redzam, šeit ir liels dziļums, un uz viņu ir dažādas pumpas. Nu, un tagad ar ekolētu mēģināsim pārbraukt tādā ātrā režīmā pāri un atrast, kur kaut kāda sēž zivs, kas izstāsta labi. Protams, ļoti labi, ja tā pumpa saucamā ir cieta, un uz viņas ir kāds akmens. Nu, tad tā varētu būt tā vieta, kur tas asars vairāk pieturās. Bet tas asars ir arī pelāģisks, un viņš principā var kustēties pa visu teritoriju. Mums vajadzētu noķert principā tās vietas, kur viņš tā kā pienāk un uzturās tur kaut kādu brīdi. Jo, kā mēs vakar redzējām, tad tas asars, ko mēs ķērām ar kājām, tad viņš kustējās ļoti. Bet, respektīvi, uz pumpas mēs viņu varētu atrast, ka viņš respektīvi piesienās vienai vietai. Pabraukājām. Ka te ir asarīts, var redzēt, ļoti tie cietie punktiņi. Ir ašuks dažādos līmeņos. Un arī Laurencā var redzēt. Nu, pamēģināsim te viņu paķert. Šodien asars ķersim uz kātiņa, uz zava akulu kāta. 3 līdz 14 gramu tests. Mēs viņu bišķiņ pārslogosim arī. Šāds foršs kātiņš asarītim. Un aukla man būs diezgan smalka, 0,4. Un, jā, nu mēģināsim visādas sistēmas asaru, gan dropshots, gan tailspinners, gan bibus. Nu, šodien mums draugi ir iedevuši. Sāksim ar bibiem. Mēs te bišķiņ jau no profesionāļiem arī paklausījāmies, uz ko ķēra. Asars, uz ko ķerās, un mēģināsim lielāku asarīti. Iedodiet man vienu. Uz šādu. Nu, izvēlēties ēkļa kungs krāsu. Mēs jums piešķirsim. Verņaks. Vēl arī tā melnā, kas tur bija tā vēl viena. Es varu smagāk uzlikt. Šāds skaists krāsains. Holandē ar šitiem daudz ķer. Tajā pašā Peipusā, es zinu, ķer. Nu, faktiski tādu aktīvo jūras vai tādu, kam ir jūras uzvedība. Ļoti labi šitādus tā ķert. Teiksim, ja tev ir 1 vai 2 asari, tur tā kā kaut kādā ezerā stāv kaut kur, tad varbūt, ka šitas nebūs pats labākais māneklis, bet ja ir bars, tad viņš strādā īstenībā līdzīgi, kā tie, kas zina, ir Pērnavā makšķerējuši vai Peipusā ir tas cirvītis saucamais. Faktiski tas ir tas pats.
Nu, viņu rauj, viņš tā tāda baigo vibrācija. Tieši raujot viņš tā te, tāds ļoti agresīvs māneklis. Es atceros, kad pasaules čempionātā Anglijā, kur mums bija tajā ar dziļajā ezerā, tur tie asari tādi pusūdenī, un tad tur amerikāņi baigi labi ķēruši tiem te. Šogad esam tikuši pie jaunas kruķilkas, jeb rotatora saucamā. Mums ir fiškvests, kas ir Latvijā taisīts. Vīri ir izstrādājuši viņu vairākus gadus, un tas ir baigais aparāts priekš laidu tehnoloģijām. Pirmām kārtām viņam ir ļoti viegli ar roku grozīt. Nav liela pretestība, kas ir ļoti super ērti. Tādā ziņā tu brauc un ļoti brīvi ar roku var grozīt, un viņš ir ļoti, ļoti responsīvs. Un tad ir mums pedāļi, kuri ļoti ērti, respektīvi. Tu vari braukt, grozīt ar roku un sāc spaidīt pedāli, viņš sāk grozīties vai vienu uz otru pusi, kad jāmet, lai rokas būtu brīvas. Bieži jautājums ir par šitām kruķilkām, vai kāda jēga no tā elektriskā. Tātad, respektīvi, ja mēs ķeram uz laivu tehnoloģijām, tad mums ir jāvada pults, mums ir jāgrož šis te un vēl jāmet. Mums ir divas rokas. Tātad nāk palīgā kājas, kur mēs ar pedālīti smuki pagrozam. Uz vienu pusīti, uz otru pusīti. Kā viņš skaisti grozās. Un visforšākais šitai kruķilkai manā skatījumā ir tas, ka tev nekas nav jāslēdz iekšā, lai tu varētu sākt grozīt ar pedāli. Es grozu ar roku un momentāli pārēju uz pedāli man vajag. Vienkārši izcili, man nekas nav jāslēdz. Un šeit viņam ir tāds pats aplikācijā var uzstādīt ātrumu, cik to ātri grib, lai viņš grozās. Es ļoti ātri meklēju, un es varu uzlikt, man ir ļoti liels ātrums. Uzlikt principā uz vienu un uz otru pusi. Kas vēl man ļoti patīk šitai kruķilkai, viņam ir saucamais auto režīms, kad viņš pats grozās un meklē. Un tas ir meklējot uz lielām distancēm, kāpnīgi ar roku grozīt. Es viņam varu uzlikt komandu uz pedāļa, respektīvi nospiež abas pedāļas, un viņš pats sāk šādi automātiski grozīties. Un aplikācijā viņam ir iestādīt to leņķi vai range, cik tālu viņš griežās. Man tagad ir 180 grādi, viņš iet šādā te režīmā. Var uzlikt vairāk, ka viņš vēl tā kā lielāk ņem, vai arī ļoti tādu šauru, attiecīgi, kā mēs paši gribam meklēt. Ļoti ērts rīks, un šitas man ir, kad es īpaši eju uz samiem, vai zandaris ķer lielā distancē, kad jābraukā daudz, viņš ļoti atvieglo dzīvi. Ļoti, ļoti, ļoti vērtīga funkcija. Viss, tagad mēs no tā auto režīma, ka mēs meklējam, ar vienu pedāļu kustību apturam un uzreiz varam pāriet uz roku un ļoti uzķert. Braucot arī, mēs meklējam zivi, meklējam turp šurp, reiz redzam signālu, hop, apturam un uzreiz nokalibrējam un metien. Tā, ļoti laba manta. Lejā? Ir labs apsarīt. Pirmais skaists tūlīts ir. Šitāds mēs meklējām, šitas tāds 30-nieks. Uzliksim baltu tādu. Tur baltu gribēs. Un viena tāda laba sapdība. Var redzēt, viss tas bars nāk ārā. Ir? Ir. Nav liels, bet ir no bariņa. Patreiz vairāk aizķēries nekā uzķēries. Nu jā, var redzēt, tie asari nav baigi lielie šeit.
Bet tāds tā kā jūras asars pilnīgi. Protams. Galīgi nav mūsu mērķīts. Nu, oi. Ko nāk augšā ritīgi ber. No? Sit. Ir. Nav liels. Oi, kāds. Redz. Ja asars ir izsalts, viņš jau ņem jebko. Nu. Ļoti maziņš. Nu, lielie parasti ar šitik maziem kopā nesēž. Daudziem noteikti interesē, kāds Rāznā ir tas zivju sastāvs. Un šī ezerā ir ļoti daudz baltās zivis, ļoti daudz asari, uzreiz var redzēt. Bet pelēģijā mēs redzam praktiski zanderus neredzam, un līdeks arī ir ļoti atsevišķās vietās tikai. Un arī ar lielu meklēšanu. Salīdzinoši ar citām Rīgas ūdenstilpni vai Ķīžezaru salīdzinot, zivju sastāvs atšķirās ļoti. Ezers arī atšķirās ļoti pelēģijā no alūksnes. Šeit tā baltā zivs ir krietni vairāk, bet plēsējs uz to teritoriju pārējot ir salīdzinoši maziņš. Visi plēsējs principā līdeks ir koncentrējušās zālēs vai tajās kužās saucamajās, un pelēģiskās līdeks ir salīdzinoši maz. Viņas ir, bet atsevišķos reģionos un ar lielu meklēšanu. Nu, redz, mēs tagad braucot skatāmies, varam redzēt, ka ļoti daudz baltās zivs un arī mazie asari pa apakšu redzēt. Ko jūs tur darat? Copē. Ar tiem aparātiem. Izskatās, ka jūs esat vienīgie, kas ar aparātiem šobrīd kaut ko var arī izdarīt. Tur jāmāk bija. Viņš ir jāmāk. Rīts bija bomba. Tā ka, cik mums bija 20 minūtēs, 5 līdekļi. Es ka bišķiņ klasikai vējš pietrūkšu. Jā. Bet tāpat tās ķerās ik pa laikam, bet var redzēt, ir tā kā uznācieni. Mēs arī ar aparātiem tur stundu brauc, neviena zivs, un tad 1, 2, 3. Tad ir kaut kāds brīvs brīdis. Tad atkal 1, 2 ielido. Viņš parasti pa 2, pa 3 staigā. Mēs te pat bedrē pūzni atradām. 3 kopā vienkārši guļ, un viss uzskrien. Skatītājiem bieži jautājums, kā izstās līdeka. Re, ko redzēt. Tā ir tā pati atlaistā līdeka. Viņa tur peld 80 centimetrīgi. Nu, tagad var ļoti labi redzēt līdekas tās formas. Pusūdenī? Jā. Mums ir tieši 12:12, pusdienlaiks. Paskatāmies, kā iet sportistiem. Nu, mēs jau skatījāmies, protams, ka tie rezultāti nav tādi kā vakar. Bet interesanti ir tas, ka ja vakar pelaģiskie ķērāji īsti nevarēja konkurēt ar klasiku, jā, tad šodien ir apmainījušies vietā. Mēs arī redzējām, ka čempionu ekipāža noķēra līdeku, un šobrīd pirmajā vietā NGT Latvija arī ir, kur viņiem ir, cik tas sanāk, 9 līdekas. Jā, šobrīd pirmajā vietā. Nu, otrā vietā ir, var teikt, ka vienīgie asarķērāji, tādi izteikti Preļļi United. Es te nevaru saskaitīt, bet te ir daudz, te ir 10 metri asari. Nu, var teikt, pusi no tā rezultāta, kāds bija vakar. Tā kā, viņiem asari arī lasās. Tā kā, ja viņi tā turpinās, tad tur varētu būt arī interesanti. Nu, un trešajā vietā ir Relax 2, kuriem ir 5 līdekas. Tie pārējie rezultāti tādi, teiksim, pašķidri. Arī 4. vietā ir 5 līdekas, bet mazākas. Ja. Tad mums vēl ir 5. vietā vēl viena ekipāža, kas ķer asarus. Tiem ir kaut kādi ap 30 asariem. Arī cenšās. Pārējie skatos, kad pārējie
ķer gan vai līdaciņu. Nu, kopumā tā copa nav tāda, kā gribētos pagaidām vismaz. Nu, kas ir arī loģiski, ja vienu dienu ir pūtēns, riktīgi viļņi, vējš, nu, parasti arī tad ir aktīvs zivs, un šobrīd praktiski ir galds, ja, kā mierīgs ūdens. Nu tā kā mums vēl ir, cik mums vēl ir 3 stundas sacensībām laika, nu, mēs paskatīsimies, varbūt, ka vēl kādu līdeku varam atrast. Kaspars pameklēs, un nu, tad jau redzēsim, kā būs. Viens momentā pār neuzīmē, redzēji? Pat tu piegāja. Nāk, tin, galvai neituvā. Jā, nāk, tin, vecīt, tin, viņi iedos tev momentā. Tin. Dod ātrumu, viņi gatavojās vēl. Uzdo hodu. Nē, reku nāk, redzi, saki, tin. Ir. Teic. Uz ātru tīšu. Nu. Līdaciņi. Nu. Daudz bija atdauzīts, bet vienu redzi dabajām, kur ņem. Un viņai redzi, nemaz tik tuvu nevajag iet, jo viņi ļoti labi lēdz tīrā ūdenī. To arī mums vajadzēja. Iekoda pirkstā. Tā ir, ka neņem ar cimdēm zivtiņu, līdaku. Sevišķi grib pozēt fotogrāfijām. Rekurši tādi te cimdiņi. Jā, armētie. Eka mūsdienu tehnoloģijas brauc, pats meklē. Vajadzētu vēl tikai, lai pats met savā vietā iekšā. Mums neko nedarīt. Pagāja lejā. Nogāja lejā. Kaspar, ņem labāk pēdējais metiens. Iedzer labāk augstu ūdeni. Kuku. Tūlīt. Tev jau reku tā spola jau uzkarsus jau. Reku tagad vējš sākās klausīt, līdz būs ņēmien. No rīta ielēja augstu ūdeni. Tagad tieši tikpat augsts. Vajag forši dienas vidū. Īsumā parādīšu, kādus rīkus vajadzētu laivā, ja grib ķert līdekus un no viņām apieties kā ar zivīm. Pirmkārt, rekur tie armētie cimdiņi, ja jūs gribat papozēt, lai nav tā kā man tur vienu višiņu iekoda. Šitie te ir tādi uz magnētiņiem. Ja? Tad, protams, ka standziņas, šitās mēs jau rādījām. Tas ir tāda ar ko āķi, ja? Var aizāķēt tieši un izraut ārā. Tad, protams, kad stangas vajag tādas ar garu kātu, lai var līdekai mutē vai lielai zivī mutē iedabūt. Tad tās būtu pats galvenākās lietas. Cimdi un labas stangas ar garas. Tad tev vēl mums ir bonusā, piemēram, ja grib svērt, ja, tad te ir tāds zivju gultiņi, ja, var teikt. Te jau bišķi kaut kāds zivis te bija, mēs te kaut ko svērām. Tiksim, tu ieliec iekšā, un tad reku tu vari arī nosvērt šito te visu padarīšanu. Tas tā ir domāt. Un šitie svari man ir samiem vai lielām zivīm.
Un tad abā pusē, pirmkārt, tu vari paņemt šitā kārtīgi, jā, ir liels zivs. Un abās pusēs ir displejs, gan te rāda, gan arī šitien te. Šitāds komplektiņš man vienmēr kastē līdzi. Un tad vēl par šitiem, tad, protams, ka tas skaitās, viņš tā kā zivīm atracīts, un tad turpatās arī viņu var izlaist ārā. To zivju svērti. Mēs varam, teiksim, tādu pārsvarā tikai intereses pēc, kā ir ierasts tur sportā un vispār jau zivis vairāk mēram pēc garuma. Bet, ja grib nosvērt, lai viņa nebūtu kaut kur tur jākarina, es nezinu, no kurienes, vai arī uztvaramā tīkliņā, bet viņi jau arī ir lieli, viņš to tomēr paigi aizņem. Tu šitādā iemet, un tad tu vari savu lielo lobu nosvērt. Tā viss dzīve, viss laimīgi, ja esi sagatavojies. Mana copa aplikācijā par Rāznas ezeru. Tūlīt atvērsies aplikācijas veicināts Armands Ērglis. Jā, tas esmu es. Tūlīt paskatāmies. Atveram vaļā. Kā jau te daudzi zina, tad Rāznas ezers ir dabas rezervāts, un ikdienā te nevar ar benzīna motoriem braukt. Bet jūs varat paskatīties rekur aplikācijā, var redzēt apkārt iet ezeram taka, tad ir divas laivu ielaišanās vietas, ja. Kas mums te vēl ir, tad ir arī tie līči, kur nevar makšķerēt. Jā, viss šeit ir smuki atzīmēts. Tad mums ir vēl viena, sanāk, kad austrumu pusē ezeram vēl viena ielaišanās vieta. Tā kā tā. Ezera apsaimniekotāji teica, kad būšot vēl publiskās laivu ielaišanas vietas. Tā, ja mēs redzam, ja, tad īstenībā viss tas dabas rezervāts ir milzīgs, vai ne? Ka te var viss iezīmēts, viss tā teritorija, tā kā ezers ir tikai daļa no tā visa. Un tad, protams, pa pārējo atceramies, kad šeit gan licences nevajag, bet ja jums ir licencētā makšķerēšana, tad licences ir jānodod, vai loma atskaita jādod. Ja? Jums arī sūtīs, kā saka, SMS atgādinājumi, ja jūs to nebūsiet izdarījuši 2 nedēļas. Un pēc tam tad, tur jāskatās pēc apsaimniekotāja, varbūt arī kaut kādi sodi. Tā likumā ir. Un vēl atceramies, kad no oktobra Lašupēs ir ierobežojumi, tos arī varam skatīties. Mana cope, Gaujā, protams, Salacā un visās citās upēs, kas ir saistīts ar jūru, tur būs ierobežojumi makšķerēt ar dabīgu ēsmu. Kā tā, pagaidām. Rāznas ezers, Rāznas parkā viņš atrodas, jā, un arī viņam savi individuālie noteikumi ir, jā, tā, kad, ja šodien mēs braucam ar iekšdedzes dzinējiem un makšķerējam zivis, tad ikdienā tikai ar elektromotoru. Kontroli tiek uzmanība pievērsta, tas ir pavasara pusē, jā, kā zinām, līdeku narsts, plauža narsts, un tad ir rudens, plašveidīgās zivis. Bišķiņ, kad ūdens atdziest jau, tad repsīts uznāk jau uz sēkļiem. Un tad ar mazu izmēra tīkliņu ir iespējams noķert viņu. Vairāk ir pārkāpumu tieši ar ko Rāzna slavena, ar zušiem. Ar zušiem. Un tāpēc arī šie nelegālie zvejas rīki vairāk ir murdi. Tīklu ļoti maz ir. Un tas ir nārsta laikā vairāk, cik es esmu uz plaužiem. Līdeka nārsts nav izteikts tāds, un tā kā pārkāpuma arī maz ir tajā laikā. Sportisti apzinīgi, tiešām ievēro ātrumu, un visas zivis tiek atlaistas. Smuki nomeris kaut kur redzēja, kad bija bišķiņi, kaut laikam ne pēc noteikumiem, kad asins bija kaut kur virsū uz zivis, jā, kad zivī jābūt tīrai. Bet tā priecēja, ka viss zivis tiek atlaistas atpakaļ. Bet šodien bija viens pārkāpums, bija no neteiksim, no vietēm, no blakus ciemiem, no Maltas puses, bija kaut kādā portāliņā uzrakstīts, kad ir mači un drīkst ar iekšdedzes dzinēju iebraukt. Viņš arī bija domājis izmēģināt to. Kā saka, ārpus kārtā. Ārpus kārtas, jā. Viņš bija domājis, ka pilnīgi visa Latvija drīkst doties Rāznā un braukt ar iekšdedzes dzinēju. Bet nē. Nē.
Jā, nu, un tad visādi citādi, tad viss kārtībā. Viss kārtībā. Mūsu ezeros ir kārtībā. Arā. Kaut kāds galīgs nabaka galā. Nu, tos to 39. Kaspariņu, kur jāmet? Nezinu, visur tie kur grib. Jāuzlaižos pat tas vips varbūt. Nu, tur riktīgi. Oh. Mačos skaitā. Au. Jā, tāds knapais laika. Nu, 23. Tev kāds zvana? Labi, zvaniņš zvana. Skan. Zvaniņš zvana. Viņa atstrādā. Tas ir labs. Tas ir labs. Tev paņem. Paskatieties, kāds smuks asarīts. Oi. Būsim tev izjaukuši no pelaģiskās depresijas. Mūsu draugs. Tagad tu redzi, kāda ir īstā taupa. Nu, laidām iekšā dropšotu. Kasparam ir atvads uz tiem tā kā labāk. Es tagad laižu to, ielaidīšu to vibu. Viņš tomēr ir tādam lielākiem asariem un aktīvākiem. Tas līdz nāk. Labs. Nav tik liels. Muks asarīt. Redzēt, jo tev jādod ritīgs pats. Jā, redzi, nāk. Palaid bišķi, un tad dēja ritīgā kodā. Es jau tā arī daru. Nolaid zemī. Viena aizbēga. Kur tas? Uz daļnikā, jā. Tālumā. Tāds. Šodien jau sacensībās mērā ir. Ko viņš ar tām utītēm ir. Mēs toreiz skatījāmies, ka tās utis, tās pašas, kas zandartiem bija. Zandartiem un asariem.
Viss nāk pie tevis. Maziņš. Viss ir ieskaits. Ieskaits asars. Skatāmies, nāk asarīts. Smuks. Bars. Tas ir labi vieta, bišķiņ pakustējāmies. Reiz skaists asarīts. Paskaties, kā tas ielocīgs. 30. Tas sātans apēda man pēdējais. Pēdējā blusa. Viss beidzās. Jāiet uz veikalu pakaļ. Bija copa pirms tā. Oj. Tad nelauziņam tā. Nu tādi nav jau paši monstrozākie, bet pasties kādi smuki. Rāznas asari, tik skaisti. Tieši tā kā pējpusā. Kāds ir bijis pējpus, asaras ķēris, tad tie ir tādi paši. Ļoti skaisti. Nu, mēs uz šī te jaukās nots arī braucam krastā. Skatāmies, kādi rezultāti ir pārējiem sportistiem šajā te saulainajā dienā. Tātad apkopējam rezultātus. Nu, rezultāti ir īstenībā diezgan iespaidīgi, ņemot vērā to, kādas ir ezers un kādi te ir sportisti savākušies. Ja mēs runājam par šodienu tieši, tad bija NGT Latvija bija pirmajā vietā, Preļļi United ar asariem, es pat nezinu cik, bet kopējais garums bija gandrīz 20 metri. Un trešajā vietā arī ar asariem Robakopi. Kopvērtējumā abām dienām trešajā vietā Robakop, arī tie, kas ķēra asaras. Savukārt otrā vietā NGT Latvija. Viņi ķēra līdaku gan klasikā, gan pano. Šodien pano drusku labāk, bet tāpatās pirmajā vietā stabili Rāznas asari komanda Preļļi United. Tā kā tur bija sanāk katru dienu 20 metri asariem noķert. Unikāli vienkārši. Tas tad nu ir tas lielais jautājums, vai nākamgad būs. Bet pirms tam es gribu pateikt to, ka tik iedvesmojoši un tik skaisti. Un es esmu tik laimīgs šeit būt. Un pa īstenībā es tiešām domāju, vai tad kādreiz mēs topēsim Rāznas ezerā. Sacensības ir noslēgušās ar fundamentālu asaru uzvaru. Tas ir kosmos vienkārši, kas te notikās tās 2 dienas. 5 dienas, kas te notikās, tas jau bija neticami. Nu, šī diena bija, jā, asaru uzvara. Asaru uzvara. Man bija svarīgākais un būtiskākais, ko es ļoti cerēju, kad uzvarēs tomēr Latgale, nevis Rīga un pano. Uzvarēja tiešām Latgale, klasikā ar asariem. Fantastika, es esmu tiešām par to laimīga. Es esmu laimīga par ezeru, esmu laimīga par smaidīgiem dalībniekiem. Šodien man gribējās dziedāt dziesmu par prieku, dziesmiņu par prieku, kur lai es to lieku. Tik skaisti viss bija. Vai nav ko piebilst? Čau visiem. Čau visiem. Uz tikšanos Rāznā. Un nākamo gadu noteikti būs. Te ir jāatgriežās. Noteikti. Tas ir tā vērts.